Te ir divi dīķi, un tagad es filmēju mazāko dīķi, kuram dziļums ir 5, 6 līdz 7 metri, un tajā ir paredzēts laist karpas. Vēl es par to, protams, domāju, bet šobrīd ir sajūta, ka te ir jālaiž iekšā karpas, un varbūt kāds no jums var ieteikt kādus karpu audzētājus, kas var piegādāt karpu mazuļus. Jā, ja kāds no jums zina, kādu audzētāju, iesakiet, jo man šādu kontaktu nav. Tas ir viens. Un otrs, lielajā dīķī, tur gan būs, kā jau minēju, foreles, pālijas, augstūdens lašveidīgās zivis, varbūt stores. Kāds komentēja, ka varētu arī būt brekši, kas zina, varbūt arī brekši, par brekšiem es nezinu vispār neko. Jā, lielajā dīķī būs viena veida zivis, tādas varbūt drusku eksotiskākas, un mazajā dīķī varētu būt karpas. Tad es domāju, apmierināti ir gan viena veida makšķernieki, kam interesē ķert, kā saka, gaļu, gan arī tie, kas vēlas vienkārši ķer un atlaid, vai arī ķer un varbūt uzkūpini arī. Es domāju, ka tāda iespēja šeit tiks nodrošināta. Nu jā, vēl zandarti arī te varētu būt tāds komplekts.